Esmu daudz stāstījis par to, kā no kartē esošā čipa var nolasīt kartes numuru, līdz jums to nodemonstrēšu. Paimam lasītāju, NFC, read, un lūk ir kartes numurs un derīguma termiņš. Jūs teicāt to, ka bez CVC numura un kartes turētāja vārdu nevar veikt maksājums internetā. Var. Jūs varat Googlā ierakstīt Payment Services without CVC un jūs dabūsiet vesels saraksts, kur to var izdarīt. Tāpat es jums teicu, ka ar foliju, es tūlīt izskatīšos pēc čaļa, kurš valkā folijas saprīt, ielieciet savā makā folijas loksni un noskatnēsiet vēlreiz, jūsu kartu vairs nav iespējams noskatnēt. Folija var aizsargāties pret šo uzbrukumu, tā ir, un jūs man teicāt, lai es labāk nopērku maku, kurš bloķē elektromagnētiskos viļņus. To es arī izdarīju. Šeit ir Ridge Wallet. Starp citu, Ridge šo nesponsorē, bet vienkārši nopirku populārāko no visiem makiem. Līdz parādīšu, kā tas strādā. Šeit ir arī pats maks. Šeit ir iekšā kaut kāda karte. Un tāds metālisks maks. Ieliekam iekšā karti un pamēģināšu nolasīt vēlreiz. Un tagad kartes numuru nolasīt vairs nevar. Te ir jaunāka Svetbank karte, nesen izdota. Pamēģināsim nolasīt kartes numuru no tās. Un nevar. Paldies, Svetbank, jūs beidzot to izdarījāt. Jūs vairs neļaujat nolasīt kartes numuru no kartes. Starp citu, ja jūs gribat, lai es notestēju arī citu banku kartes, iekomentējiet un es to noteikti izdarīšu. Bet kā strādā NFC? NFC kartē iekšā ir mazs čips ar savu atmiņu procesoru, šeit uz riņķi iet antena. Un tad, kad tam pieliek klāt lasītāju, šis lasītājs ar elektromagnētiskiem viļņiem baro šo datoru un ieslēdz to. Un šis mazais datoriņš spēj izdarīt pāris darbības, nosūtīt tajā atmiņā esošo informāciju, kā arī veikt šifrēšanu un dažādas citas darbības. Bet vai ar tālruni no kartes var nolasīt kartes numuru? Tūlīt jums parādīšu. NFC tools, pieliekam karti. Re, ko redzēt, ir nolasīta informācija, bet kartes numuru tur nav. Šie NFC lasītāji ir apgraizīti un tie nepieprasa visu informāciju no NFC čipa, tā kā ar telefonu to izdarīt nevarēs un vajadzēs speciāli lasītāji. Šeit ir māciņš, kur es jums nesen demonstrēju, kurš ļauj ar iPhone bezvadu lādētāju lādēt šo Android tālruni. Pamēģināsim, vai cauri tam var nolasīt NFC datus. Un NFC lasītājs, pieliekam karti. Var, bet tas prasīja daudz vairāk laika, tā kā, jā, šis te maks, diemžēl, bloķē NFC un kaut kā tas tik labi, negribu vairāk to lasīt. Vai jums tagad būtu jāuztraucās, ka kāds nolasīs jūsu kartes numuru un iepirksies kaut kur ārzemēs? Negluži, jo ja šis maksājums nav apstiprināts ar 3D Secure, tad jums ir viss tiesības sazināties ar banku un pieprasīt šo naudu atpakaļ, un banka visticamāk to atgriezīs, bet tā nav 100% garantija, tāpēc, ja jūs negribat čakrēt savus nervus un tērēt laiku, komunicējot ar banku, labāk parūpējieties par savu drošību paši un izmantojot kaut kādus elektromagnētisko viļņu bloķētājus. Tāpat arī vai būtu jāstraucās, ka kāds ar maksāšanas terminālu staigā riņķī, skenē kartes kabatās un tagad valk uzreiz naudu? Nē. Lai iegūtu maksāšanas terminālu, uzņēmumam ir jāslēdz līgums ar banku, un ja cilvēks šo maksāšanas terminālu izmantos negodīgi, tad viņam būs liels problēmas. Un tāpēc es neesmu dzirdējis par nevienu gadījumu pasaulē, kur šādā veidā tiktu izkrāpt no kāda nauda. Tāpēc par to nav jēgas īsti satraukties. Jā, ir TikTok video un bildes, kur cilvēki ar termināliem staigā un it kā velk nos naudu, bet tie ir tikai TikTok video un bildes. Reģistrēt tādu gadījumu nav. Tā kā es uzmanīgs un es ceru, ka tu kaut ko iemācījies.